Labdien! Labdien, Kristīne un visi skatītāji! Jā, nu tā tad, kā jau jūs esat pamanījuši, mēs atkal gatavojamies vienam skaistam notikumam, Neirografikas dzimšanas dienai. Un mēs, neirografikas instruktori un speciālisti, dāvinam veselu nedēļu, 12 meistarklases, nu pat cik ir 12. Neirografikas dzimšanas diena. 12 meistarklases, kurās mēs varēsim, man liekas, atklāt atkal kādas jaunas šķautnes savā pasaulē. Un vienā no meistarklasēm būs Alīnas rokās, tad man ir prieks tevi šodien redzēt. Un varbūt tu varētu pastāstīt, kā aizsākās tavs ceļš neirografikā. Man arī prieks tevi redzēt šodien un vispār runāt un piedalīties arī konferencē. Es domāju, tas būs arī tāds skaists notikums. Un kas attiecās uz manu ceļu, tad principā es apzināti gāju uz neirografiku un es patiesībā meklēju kaut kādu instrumentu, ko es varu pielikt pie savam zināšanām klāt. Jo es saskaros arī savas konsultācijas, ka ļoti bieži, kad es strādāju ar piecu elementu sistēmu vai ar likteņu matricu, ka cilvēks it kā noklausās informāciju, bet viņam ļoti grūti to informāciju dabūt iekšā. Un pēc tam reālajā dzīvē kaut kā pielietot un izmainīt kaut kādus uzvedības modeļus, lai mainītu arī dzīvi. Un tajā laikā, kad es saskaros ar neirografiku, es tieši meklēju instrumentu, ar kuru palīdzību vēl dziļāk var papildus cilvēkam palīdzēt, un dažreiz pēc mūsu sarunas vēl pazīmēt, lai to nostiprinātu. Un es, godīgi sakot, visumam arī prasīju kaut kādu metodi, lai man iedotu, ar kuru palīdzību to var darīt, bet gribēju arī radošumu. Jo ar mākslu es biju saistīta, man patika zīmēt un tā tālāk, bet es meklēju tādu, lai it kā varētu pazīmēt, bet arī būtu tā jēga un dziļš kaut kāds tāds, nu es nezinu, dziļš, kad mēs dziļi ienerstam un dabūjam to labāko, tad gribēs kaut ko tādu atrast. Un tad tiešām vienā gadā es trāpīju uz universitātes konferenci, un starp citu, tā konferencē es iepazinos arī ar tevi pirmo reizi. Ah, Un tad man bija viss skaidrs, un es uzreiz aizgāju uz instruktoriem. Es negāju to ceļu lietotais speciālists, es gāju uzreiz. Jo, ja es mācos, tad es mācos dziļi un pamatīgi. Nu, un tad, protams, es sapratu, ka man tas metoda der. Es pamēģināju uz sevi. Nu, un tā arī sākās mans ceļš. Un man liekas, ka. Nu, godīgi sakot, tad, kad es gāju uz neirografiku, es nevarēju iedomāties, kur tad tas ceļš aizvedīs. Jā, un tā kā līnija mēs nekad nezinām, kur viņa ved, un tad es arī nevarēju iedomāties, kur viņa aizvedīs. Un ar neirografiku var teikt, sākās tās ceļš tīri zīmēšanas kaut kāds ceļš, bet arī bija kaut kādi pamati no zīmēšanas man, un tad es sāku spēlēties. Un uz doto mirkli tad es nevaru teikt, ka es zīmēju tikai neirografiku, jo tas ir arī sakrālas zīmes. Tas ir biostruktūras, kuras man ļoti patika ieintegrēt ar neirografiku un strādāt ar emocijām, ar to dziļu pasauli un saprast sevi galvenais. Jo tad, kad mēs saprotam, kas mēs esam, ko mēs gribam, tad arī patiesībā ārpus mūsu ikdienas dzīve vieglāk arī taisīt kaut kādus soļus. Un, protams, ar neirografikas palīdzību to vieglāk izdarīt. mm. Jā, paldies. Tev tāds ir tāds pamatīgums, tev arī tā sakrālās, nu jā, sakrālās lietas, un tad tu viņus savieno ar. Jā, Jā. es viņus savienoju. Man patīk ieintegrēt visus šitos, un arī biostruktūras, jo tad mēs arī tuvāk esam dabai.
jo tad mēs varam apvienot dabu ar sakrālam zīmēšanam, un varu pat parādīt ot viens no manam meistarklāsiem, kurš man ļoti patīk, un šeit ir gan sakrālas zināšanas iekļautas, gan arī tā daba, bez kuras mēs nevaram. Jā, un vēl klāt, protams, neirogrāfikas likumi, ko mēs varam arī izmantot un pastiprināt to efektu. Nu, un, protams, pēdējā laikā es arī mācu cilvēkus zīmēt skaisti. Jo tad, kad mēs skatāmies uz to zīmējumu, ne tikai no neirogrāfikas viedokļa, bet tad, kad ir kaut kāds mākslas darbiņš, viņš iedod to dzirkstelīti, viņš iedod to iedvesmu, un viņš piepilda mūs arī. Un tad, kad cilvēkam vēl patīk tas zīmējums, jā, tad tas ir vēl klāt gandarījums pie visa tā darba, ko mēs darām ar līniju. Un, protams, ir vieglāk iet un darīt kaut ko reālajā dzīvē, un savus mērķus sasniegt ir krietni vieglāk, ka tev ir tas iedvesmojums. Jā. Īstenībā, jā, šis te ir tāds arī no tādiem, varbūt ne klupšanas akmeņiem, bet tas, kad man beigās patīk tas darbs, jā, un arī, redz, arī kaķis pie Jā, viņa piedalās, man liekas, visas nodarbības un visur. Jā, jo tajā mirklī, kad tev patīk tas, ko tu redzi, tad arī dzīvē tu vienkārši ir vieglāk to ieintegrēt. Klau, bet kurš ir tavs mīļākais algoritms? Nu jā, tas modelis, ko tu visbiežāk izmanto pati priekš sevis? Nu, nevis tā kā darbā ar citiem, bet pat priekš sevis. Ja mēs runājam par neirografiku klasisku, Jā, klasisku. Es tagad nejaukšu ar kaut kādam citam metodam, ko es izmantoju. Ja mēs runājam par klasisku neirografiku, tad es domāju, ko visbiežāk es lietoju, tas ir AVN. Jo patiesībā tur es varēju atrast gan piepildījumu, nereālo spēku, un tur iet, man liekas, visas tās papildus idejas rodās. Tur var atrast to, ko tu pat pats neapzinies, kas tev tiešām tas ir iekšā. Protams, ir mūsu ASO un visi tie algoritmi. Jā, tad, kad ir vajadzība pēc viņiem, es viņus arī zīmēju, un tas ir tāds ejošais, ko visi zina. Bet es varu pateikt, dvēselē tuvāks. Man tomēr AVN ar savu to dziļu jēgu, viņš ir it kā vienkārši, un ļoti bieži cilvēki viņu neizvērtē līdz galam, nenovērtē līdz galam un nesaprot to dziļo būtību, bet tur ir nereāls resurss iekšā atrodas, un tieši tur, man liekas, cilvēks var atrast un atklāt kaut ko tādu, kas viņam jau ir iekšā, bet viņš to nav pamanījis. Un jā, man liekas, viņš ļoti atver to pasauli vēl plašāk. Jā? Jo patiesībā es varu tādu savu piemēru arī tagad izstāstīt, ka es, godīgi sakot, nekad neesmu domājusi, ka es zīmēšu digitāli. Jā? Un ja 5 gadus atpakaļ man kāds pateiktu, ka es zīmēšu digitālas gleznas, ka es zīmēšu pat neirografiku digitāli, jā, es pateiktu, nē, tas nav par mani. Jā. Ja kāds 5 gadus atpakaļ pateiktu, ka es taisīšu ilustrācijas grāmatam un veidošu pati mākus grāmatam, pašas grāmatas pilnīgi varēšu nokomplektēt un nopublicēt, tad es arī pateiktu, ka tas nav iespējams. Un šeit, man liekas, ir tas dziļums tam AVN, ka tu pat nevari pamanīt un varbūt neapzinies visus tos resursus, kuri tev iekšā ir. Un viņš var palīdzēt ne tikai atrast to harmoniju un piepildījumu, bet viņš var atrast vēl kaut ko, par ko tu vispār nezini. Jo tad, kad man pirmo reizi mans vīrs atnesa planšeti un nolika un pateica, tev to vajag, es skatījos un domāju,
kāpēc man to vajag? Ja? Bet iespējams arī tā līnija vēd tā, ka mēs dažreiz nevaram apzināties. Ja? Un es tagad viņam ļoti pateicīga, jo tieši viņš ieraudzīja, ka man ne tikai roku ir vajadzīga zīmēšana, bet arī kaut kas, kas var aizvest un atvērt kaut kādus citas pavisam durvis. Ja? Un es ļoti augstu novērtēju to. Un var teikt, ka līnija arī ved mani visu laiku kaut kādus tādus atklāt ceļus, kurus es nevaru paredzēt simtprocentīgi. Tāpēc es domāju, ka AVN tas ir Jā. pats tāds algoritms. Nu, manai dvēselē ir ļoti tūs. Jā, man arī viņš ļoti patīk, jo līdz ar to var tiešām citreiz tu zīmē. Tiešām tā. Un pats interesantākais citreiz ar šo te modeli algoritmu ir tā, ka tu zīmē un pēc tam aizmirsti vispār, ka tu esi zīmējis, bet tu vienkārši realizē dzīvē un no kurienes man tās idejas? Kā es to vispār dabūju gatavu? Ja? Tas ir, nu, Jā, jā, jā. Un vēl es varu pateikt, ka man bija gadījumi, kad caur to AVN nāca arī tādas būtnes, gaišas būtnes, eņģeļa, kad parādās pat konturs un tā tālāk. Man ir tāda zīmējuma, tāpēc nevienmēr ir tikai tas klasiskais algoritms, ko mēs veidojam. Dažreiz tur var izveidoties pavisam kaut kāds reāli interesants pavērsiens, ja, un tas zīmējums atklās tīri ļoti, ļoti dziļu kaut kādu būtību un var izvērsties par kaut ko pavisam citu. Un tāpēc man viņš arī ļoti tūs, dvēselē ļoti patīk. Jā, nu tā tad tava meistarklase būs 1. maijā 6. vakarā. Varbūt Jā. tu vari nedaudz pastāstīt par to, tā kā atļaut ieskatīties šajā meistarklasē. Mēs parunāsim par labvēlīgiem notikumiem un izveidosim savu tādu apli ar labvēlīgiem notikumiem. Šai meistarklāsēs tiešām gribu apvienot dabu, kaut kādus interesantus dabas objektus. Tagad ir pavasaris, viss plaukst, atvērās, un tad mēs tajā meistarklāsē pazīmēsim ne tikai caur neirografisko līniju, bet arī pieslēgsim dabu sev palīgā, jā, un uztaisīsim ne tikai klasisko darbu, kā mēs parasti zīmējam, bet uztaisīsim kaut ko skaistu, lai būtu patīkami arī skatīties uz to darbu, un lai pamostās tā pavasara dzirkstelīte, lai mums pietiktu spēka vasaras notikumiem, varbūt arī pat rudens notikumiem. Cik kurš gribēs ieskatīties, cik tālu gribēs katrs ieskatīties. Tas ir pēc vēlēšanas. Un mēs tā skaisti pavadīsim šo vakaru, pazīmēsim, lai būtu jēga šim zīmējumam, un, protams, uztaisīsim uz papīra tādu, arī es teiktu, ka varbūt arī tas būs kā maziņš talismaniņš, kurš pēc tam iedus to piepildījumu sirdī, un vieglāk būs virzīties uz tiem notikumiem, ko mēs tur arī iekļausim iekšā. Nu, jauki. Tā tad vienkārši iet uz savu mērķi skaisti. Jā, tieši tā. Iet uz savu mērķi skaisti un ar piepildījumu un ar prieku. Jauki. Paldies tev, kad veltīji man laiku, un tad jau tiekamies tavā meistarklasē. Ja? Paldies, Kristīna. Jā, Man prieks bija. Tagad tā.